jūs varat iesaistīt jau šo vecāko bērniņu. Piemēram, jūs dodaties pirkt kādas drēbītes, jūs noteikti varat ņemt līdzi arī bērniņu un kopā izvēlēties kādas drēbītes. Piemēram, ja jūs jau zināt, kāds būs šis dzimums, tad arī jau palīdzēt izvēlēties drēbītes, un kad arī lielākais brālis vai māsiņa izvēlās, kas būs šis, piemēram, pirmais kostīmiņš vai kas cits. Vēl viena lieta, ko es vēlos šeit pateikt, un šis būs vairāk no manas privāta prakses, ka, kad mēs runājam par to, ka mēs iesaistam bērnu, vienmēr ir jāņem vērā, cik daudz mēs viņu iesaistam. Šobrīd es redzu tādu tendenci, ka vecāki sāk iesaistīt bērnus pārmērīgi, tā kā pārmērīgi veidot to bērnu pieaugšanu un iesaista tajās lietās, kur bērns nav jāiesaista. Nu, piemēram, arī šīs te higienas preču iegādes, kas ir nepieciešamas sievietēm,